Atrast savu sirdslietu un pārvērst to biznesā. Tas ir izdevies jaunietei no Mārsnēniem, piedaloties uzņēmējdarbības atbalsta konkursā Laukiem būt jau otro gadu pēc kārtas. Saredzot perspektīvu savu uzņēmumu attīstībā, arī šogad viņi izmantoja iespēju pieteikties. Kāda tad ir jaunās uzņēmējas nodarbošanās un kādas atbalsta iespējas sniedz konkurss? Par to plašāk skatieties ziņu turpinājumā. Radīt mazas lietas ar lielu nozīmi. Tā izsakās Zane Kalniņa, jaunā uzņēmēja no Priekuļu novada Mārsnēniem, kur jau otro gadu piedalās konkursā Laukiem būt. Uzsākt biznesu laukos Zani mudināja vēlme palikt dzimtajā vietā, savā ģimenes mājā. Turklāt, kā uzskata jaunā uzņēmēja, raugoties no biznesa viedokļa, veidot uzņēmējdarbību laukos ir tikpat vienkārši kā pilsētā. Kurjers paņem paciņas manā pagalmā, tā nav problēma. Loģistika mūsdienās vairs nav problēma, un līdz ar to pārējais viss pa lielam, es nezinu, ļoti daudz darbinieku brauc uz pilsētu strādāt. Kādēļ, lai kāds nebraukt uz laukiem strādāt, ja ceļa mainās tikai virziens? Ienākot Zanes darbnīcā, paveras skats uz galvniecības frēzi un smalkiem koku izstrādājumiem. Zane šajā nodarbē ir radusi gan savu biznesu, gan sirdslietu, proti kāzu dekorāciju izgatavošanu. Lai arī viņa guvusi izglītību medicīnas nozarē, turpmāko dzīvi nolēmusi saistīt ar uzņēmējdarbību. Sākotnēji izpētot tirgus īpatnības, viņa nolēma biznesu veidot dekoratīvo virsmu apdarē. Biznesam saredzot loģisku turpinājumu par pašas līdzekļiem, viņa spēja iegādāties datorizētu frēzēšanas darba galdu savu uzņēmumu attīstībai. Tagad jaunās uzņēmējas pagrabstāvā top dažādi koku izstrādājumi, piemēram, fotorāmīši, gredzenu šķīvīši, pulksteņi un dažādi izmēra kāzu dekorācijas. Cilvēki svin mīlestību, svin dzīvi, un ja tu vari piedalīties tajā mazliet kaut vai tajā veidošanas procesā, tas īstenībā ir lieliski, jo tās emocijas, ko tu atdod pasūtījumu, tu saņem atpakaļ, tās ir tās, kas uzlādē tālāk. Un tā ir pilnīgi cita jauda, man liekas. Gribējās ieviest to alternatīvu, un tas ir pietiekoši liels tāds tirgus un pietiekoši liela publika, kurā var perfekti attīstīt savas idejas. Ja tas pavalkās un ja tas iet, tad man liekas, to lieliski var arī izdarīt. Zane Latvijas laukos saredz lielāku perspektīvu nekā pilsētās, jo atbalsts, ko valsts sniedz uzņēmējdarbības uzsākšanai reģionos, ir pietiekams, lai veiksmīgi īstenot savas idejas. Tā ir iespēja saņemt finansējumu gan no Eiropas fondu projektiem un valsts institūciju konkursiem, kā piemēram uzņēmējdarbības projekts Laukiem būt, ko ik gadu rīko Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs. Šajā konkursā Zane piedalījās arī pērn, savukārt šogad viņa piedalās jau atkal, lai paplašinātu savu iepriekšējo biznesa ideju. Laukiem būt, manuprāt, ir lieliski iespēja lauku jauniešiem, kur izpausties. Mana konkursa ideja ir tieši šī te paša produktu virzīšana un arī popularizēšana savā veidā. Protams, gala rezultātā ir arī grants, kas ļauj paplašināties un veikt to visu ātrāk, droši vien. Jo par saviem mērķiem es nešaubos. Turklāt, tas gala rezultāts nav tikai tā, ka sasniedz un, vinnē to naudiņu. Ir ļoti daudz bonus arī pa ceļam. Dzīves pieredze, jauni kontakti un padomi no profesionālas žūrijas. Tie ir tikai daži ieguvumi, ko Zane guvusi piedaloties konkursā Laukiem būt. Neiztikt arī bez konkurences, jo šogad uzņēmējdarbības konkurss sasniedzis rekordlielu dalībnieku skaitu. Kopumā iesniegti 62 pieteikumi no visas Latvijas 3 kategorijās – lauksaimnieciskā un nelauksaimnieciskā ražošana, kā arī pārstrāde. Biznesa ideja, kura tiks atzīta par labāko, saņems vairāk nekā 2000 eiro biznesa attīstīšanai. Uzrakstot biznesa plānu, viņš no sākuma tiek nodots vērtēšanai mūsu birojā. Protams, mēs mūsu jauniešus konsultējam, palīdzam viņiem gan finanšu plānus izveidot, gan biznesa plānus, gan sagatavot visu nepieciešamo un palīdzēt, lai viņi uzrakstītu pēc iespējas labākus biznesa plānus. Tad, kad mēs izvērtējam birojā jauniešu biznesa plānus, mēs viņus nododam reģionālai vērtēšanai. Ir prieks sacensties īstenībā, jo tas rada tādu azartu, tas liek tev būt augstākā līmenī, man personīgi augt un attīstīties. Pirmajā kārtā dalībnieki konkurē ar sava reģiona dalībniekiem, savukārt otrajā, valsts mēroga kārtā, dalībnieki sacentīsies par 15 labākajiem no visas valsts. Svarīgi, ka konkursā Laukiem būt ir iespējams pieteikties tikai tiem jauniešiem, kas apguvuši uzņēmējdarbības apmācības kursus
konkursu Tu vari vairāk un saņēmuši certifikātu, kas ir kā biļete turpmākajai dalībai konkursā. Mācību tēmas, kuras tiek apskatītas un par kurām tiek runāts, ir visdažādākās mārketings, reklāma, uzņēmējdarbības pamati, grāmatvedības pamati. Mēs iekļāvām arī ļoti aktuālu tēmu par mārketingu sociālajos tīklos, jo pārsvarā sevis reklamēšana un uzņēmuma popularizēšana notiek ar sociālajiem tīkliem. Kā uzsver uzņēmējdarbības konsultante Gunda Kazarovska, katru gadu uz mācībām ierodas vidēji 10 līdz 15 jaunieši, kuri gatavi īstenot savas biznesa idejas. Apmācībās piesakās jaunieši gan ar iepriekšēju pieredzi uzņēmējdarbībā, gan tādi, kuri ar to saskars pirmo reizi. Savukārt Zane Kalniņa ir pārliecināta, ka neskatoties uz konkursa rezultātiem, iegūtā pieredze biznesa attīstībai noderēs arī nākotnē.